Saldo aizdīs Latvijas čempionāts cīņas sportā. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi medaļnieki tika noskaidroti sieviešu brīvajā, kā arī grieķu romiešu cīņā. Dāmām svara kategorijā līdz 62 kg finālā uz paklāju devās divas daugavpilietes – mūsu līderi Anastasija Grigorjeva un Katrīna Bārča. Viss notika ļoti ātri, un Grigorjeva guva pārliecinošu uzvaru. Pašlaik vairāk esmu mamma nekā profesionāla sportiste. Un, protams, pašlaik lielāku uzmanību veltu savai veselībai, jo tomēr atjaunošanas process ir drusku ilgāks šoreiz. Sievietēm vēl par čempioniem tika kronētas Ramina Mamedova, Elma Zeidlere un Alīna Antīpova. Vīriešiem brīvajā cīņā svarā līdz 86 kg viens no Latvijas izlases dalībniekiem Ivars Samušonoks finālā sacentrās pret Osmanu Zasēževu no Jelgavas. Iegūstot 10 punktu pārsvaru, pie kārtējā čempiona titula tika Samušonoks. Bet tagad Jelgavas čalis, tāds fiziski stiprs, garš, bišķi nav ērti, vēl neesmu savā labākā formā. Bet kā sagāja, tā sagāja. Tikmēr brīvajā cīņā 10. valsts čempionu titulu izcīnīja pašreizējais federācijas prezidents Armands Virbūs, kas svara kategorijā līdz 97 kg. Finālā tika galā ar Andreju Lipiņu. No grieķu romiešu cīņām dramatiskākais bija svarā līdz 97 kg fināls, kur cīnījās daugavpilietis Mihails Čemis un liepainieks Dāvis Naumčiks. Sīvā duelī ar 7-5 uzvarēja Čemis. Kopumā čempionātā jāatzīmē Daugavpils un Liepājas cīkstoņu sekmīgais starts, kas ieguva attiecīgi par 5 un 3 tituliem.